Labdien! Kā dzīvot tālāk? Šodien ar jums kopā būsim mēs, es Jānis Bukums un mana kolēģi Diana Saule. Un, protams, ka viesi. Un viesos mums šodien ir Līva Mača, Rīgas Stradiņu Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas ārste psihoterapeite. Labdien! Labdien! Un Sanita Bērziņa, Venipaka, Latvija vadītāja. Labdien! Labdien! Un šodienas tēma mums ir melnā piekdiena, kā pretoties mārketinga trikiem un impulsīvu pirkumi un milzīgi liela gūzma, viss, kas ir saistīts ar kampaņām un iepirkumiem un mums pašiem. Melnā piekdiena. Tas jau nav tāds Latvijas variants latviešu, tas ir, ievazāts, teiksim tā, pārņemts no ārzemēm. Kā vispār radās jūsuprāt tādas te lietas? Tik ļoti liela mēroga, jo šobrīd, man liekas, pasauli pārņemta to melno piekdienu. Ja es varu sākt, man šķiet, ka tas kopumā ir saistīts ar to, ka kaut kur tas ir strādājis, citas valstis redz, ka tas strādā, un tad izmanto to sev, ka reti, kura lieta, kas nestrādā, izplatās pa visu pasauli. Acīm redzot, kaut kas tajā melnajā piekdienā ir, patīk mums tas vai nē. Un tāpēc tas arī ir izplatījies. Bet tā melnā piekdiena ir tiešām, tas ir domāts tā piekdiena 13. arī saistībā paralēls ar tām šausmām, nē? Nē. Tā tīri vēsturiski melnā piekdiena nāk no Amerikas, un melno piekdienu sauc par dienu, kas ir diena pēc pateicības dienas, ko svin Amerikā. Pateicības dienas svinu novembra pēdējā ceturtdienā vai 4. ceturtdienā, un tad nākamā tā diena, tā ir melnā piekdiena. Un tas ir kaut kā vēsturiski amerikāņiem izveidojies, ka tātad pēc pateicības dienas, nākamajā dienā visi dodas uz veikaliem, viņiem visiem ir brīvdiena, un tad cilvēki noslēdz to rudens sezonu un sāk gatavoties Ziemassvētkiem, un tad tā pirmā diena pēc pateicības dienas, ka viņi iet un iepērkas. Un laika gaitā tas ir attīstījies tik ļoti, kad Amerikas tirdzniecības industrija to ir paņēmusi tik ļoti tieši nopietni un veidojuši šos te lielos izpārdošanas un akcijas un visu pārējo. Un Latvijā, pēc maniem novērojumiem, es teiktu, ka tirgotāji tā tiešām sāka nopietni adaptēt šo te melno piekdienu, ir bijuši pēdējie 3-5 gadi, bet Latvijā mēs neasociējam melno piekdienu vairāk tikai ar to dienu pēc pateicības dienas. Mums praktiski tā ir asociējas ar visu novembri, un arī ko tirgotāji dara, ir, ka viņi sāk jau reklamēt melno piekdienu pēc 11. novembra vai jau ar 11. novembri, un viņi ilgst šīs kampaņas līdz pat visa novembra garumam. Tas nozīmē, ka mēs esam adoptējuši un pielāgojuši attiecīgi mūsu svētkiem, ja? Jā, es domāju, tas pats, kas Halloweens, Valentīna diena, tie nav mūsu platuma grādu svētki, bet mēs esam laika gaitā adoptējuši līdz ar globalizācijas palielināšanos, ja mēs viss ir brīvi pieejams, informācija plūst iekšā ārā, un kāpēc, lai nebūtu par kādu svētku dienu vairāk? Mums tās nekad nevar būt vairāk. Es nezinu, tām svētdienām arī visticamāk, es tā subjektīvi domāju, ka tā kā arī vajag piebremzēt, jo mēs ļoti, ļoti runājam par to, ka iekšzemes koprodukta nav, bet svētku dienas mums vajag. Bet ejot tālāk, melnā piekdienā, es domāju tieši to mūsu mentalitāti, latviešu mentalitāti, cik ļoti jocīgi, ka šis vārdu salikums ir iedzīvojies mums, jo mēs latvieši, tā kā nemīlam, mēs esam diezgan konservatīvi. Tādās, Eiropas un pasaules līmeņa, teiksim, hukos, ja, kas mums. Kā jūsuprāt, kādēļ latvieši tik ļoti pieņēma to melnā piekdienu un ir ok? Es domāju, varbūt sākumā no biznesa viedokļa. No biznesa viedokļa. Mēs esam, kā jau Jāni minēja, mēs esam konservatīvi, pragmatiski, mēs skaitam naudiņu.
Mēs gaidām tās akcijas un izpārdošanas. Mēs plānojam uz priekšu, un bieži vien mēs jau tās Ziemassvētku dāvanas, jaunā gada dāvanas, mēs iepērkam uz priekšu. Ir arī, protams, cilvēku grupa, kas atliek uz 23. decembri, bet es domāju, ka tieši šī kultūra nostiprinās mūsu sabiedrībā tieši dēļ akcijām, dēļ izklaidēm, un mūsu tirgotāji to pamana, un viņi redz, ka viņi šādā veidā var gūt to priekšlaicīgo pārdošanu pirms paša svētku, un viņai vēl paliek mēnesis, lai vēl pārdotu. Man ļoti interesē jūsu viedoklis. Jautājums būs ārkārtīgi dīvains, no sērijas gandrīz vai sazvērstības teorijas. Es esmu domājis par šīm lielajām kampaņām, kas ir pārņēmušas gandrīz pusi pasauli, un vai tur tiešām ir tikai nauda apakšā? Tās nav kaut kādas manipulācijas vai centieni manipulēt ar milzīgu ļaužu masu, kas ir salīdzinoši diezgan vienoti noteiktā laika posmā. Protams, ka šīs biznesa stratēģijas un pārdošanas stratēģijas jau strādā uz cilvēkiem. Tur apakšā ir dažādi pētījumi, kas ir pētījuši tos psiholoģiskos fenomenus, gudros vārdos sakot. Bet ir vienkārši, mēs cilvēki esam būtnes, kas kaut kādām lietām pavalkas un seko. Man gan varbūt būtu grūti tagad, tā ātrumā man nenāk prātā kāds piemērs, kur būtu redzams, ka varbūt caur kaut kādu produktu konkrēta ideoloģija tiktu veicināta, kas, teorētiski pastāv tādas opcijas, piemēram, kad ir kaut kādas akcijas, ka nopērc to, dabū vēl to, ka tas var virzīt kaut kādu ievirzi uz konkrēto produktu vai, piemēram, konkrētu kaut kādu ideju, vai, ja nopirksi šo, tad atbalstīsi to, ka tādā veidā tas kaut kādā ziņā var strādāt, bet jā, man šobrīd vienkārši prātā nenāk tāds konkrēts piemērs, kurā teikt, jā, ka šeit tas izskatās arī pēc kaut kādas tādas pūļa viedokļa ietekmēšanas. Ir tāds banāls piemērs, piemēram, politiskais spēks. Labi, mēs Latviju ļoti maziņi esam, bet lielā valstī, Vācija, Francija, tie paši štati, Kanāda, kuriem varbūt ir simboliska krāsa viena. Un ja šajā laika posmā to bonus preci vai plauktus iekārtot, tad cilvēkiem zemapziņā var iedzīt tādu versiju. Vai arī, piemēram, daļa preču ir tāda militāra piesitiena. Tur kaut kur hakija parādās vai tā, un ilgstošā laika posmā. Es tiešām nezinu, bet vai varētu tā, ka jau sabiedrība jau reāli sāk uztvert, ka tā partija laba zemapziņā, vai atpazīstama, vai mīļāka, ja viņi tādās jaukās akcijās ir? Es piekrītu, ka tur varētu būt tas, ka vairāk pamana konkrēto krāsu, un attiecīgi, ka, viss mājās ir sarkans, tad, ja partija ir sarkana krāsa, tas var nostrādāt kā tāds pirmais signāls. Bet ne visiem cilvēkiem tas nostrādās. Ja viņi ir sarkani, tad viņi ir laba partija. Kaut kādā ziņā šķiet, ka šeit klāt pieslēdzas arī tā saucamā kritiskā domāšana, ka ir daudzas lietas, uz kurām mēs tīri cilvēcīgi vai piemēram, impulsīvi pavelkamies, bet tajā brīdī, kad mēs apstājamies un padomājam, mēs saprotam, nē. Ok, sarkana krāsa, bet tas arī viss, ka man patīk šī krāsa, bet tās politikās ideoloģijas nepārāk. Attiecīgi, būs cilvēku grupa, kuram tas tā varētu strādāt potenciāli, bet gribētos domāt, ka ne lielākajai daļai, bet tas tādā ziņā mazliet naiva. Tas ir jauki, tas nav naivums. Mēs esam ideālisti. Latvieši mēs esam ideālisti. Uz Ziemeļniekiem 9 mēneši tumšs, un tāpēc par to kritisko domāšanu, kāda ir situācija šobrīd mūsu sabiedrībā tieši Latvijas cilvēkiem ar to kritisko domāšanu? Jo tos vārdus un saukļus un sloganus un manifestus mēs visi zinām no galvas, bet kā ir ar realizāciju dzīvē? Es teiktu, tas ir sarežģīts jautājums. Neesmu skatījusies pēdējos kaut kādus pētījumus, bet cik es atceros no tā, ko es iepriekš esmu skatījusies, tie kritiskās domāšanas rādītāji nav baigi augsti Latvijas populācijā. Bet šobrīd grūti teikt kaut kādus konkrētus skaidrus un tam līdzīgi.
Bet kritiskā domāšana jau arī ir ļoti dažāda, jo mēs varam neapzināti, it kā mēs pieejam jautājumam kritiski, mēs to izvērtējam pēc kaut kāda tā sava standarta, bet var gadīties, ka tas mūsu standarts ir pilns ar dažādām domāšanas kļūdām. Piemēram, tā saucamais cherry pickings, kas kaut kādā ziņā varbūt iet kopā arī ar to krāsu, ka mēs saskatām konkrētu lietu un gūstam apstiprinājumu tai savai sākotnējai jau idejai. Vai tā saucamais confirmation bias, kur arī tā kā vairāk meklējam to informāciju, kas atbalsta to mūsu sākotnējo ideju, un nepievēršam uzmanību tam, kas īstenībā ka ir vēl dažādas informācijas, kas tā kā varbūt liecina par pretējo. Attiecīgi, kritiskā domāšana ir tāds fenomens, ko varētu būt ļoti grūti katram cilvēkam individuāli arī kritiski izvērtēt. Tam dēļ, ka ir šie domāšanas kļūdas, kas arī ir tīri cilvēcīgas. Bet Latvijas sabiedrībā šobrīd esošajos procesos reizēm nākas aizdomāties par kritiskās domāšanas līmenī dažādos kontekstos. Kādi varētu būt tie mehānismi, lai mēs izprastu un kaut nedaudz rastu kaut kādu apjausmu par to kritiskās domāšanas klātesamību mūsu sabiedrībā, gan kā sabiedrība kā kopuma, gan arī kā individuāli? No pētījumiem, kurus es atminos, kas ir veikti, tā doma ir tāda, ka cilvēkiem aptaujas veidā piedāvā dažādus apgalvojumus, no kuriem daži ir, piemēram, mazliet atkāpjoties, ja mēs iepriekš pieminējām sazaistības teorijas, varbūt nedaudz paplašinot to, ka varētu būt, ka ir dažādi skatījumi, kas īsti neatbilst zinātniskiem pētījumiem. Piemēram, medicīnā es runāju vairāk varbūt no savas tās specifikas. Attiecīgi zinātniskais skatījums, kas ir ar pierādījumu bāzi, kas ir zinātniski atzīta, un tad ir dažādas teorijas, kas cilvēkiem var rasties. Un tad, piemēram, piedāvā šos apgalvojumus, un cilvēki tad izvēlās, kam tad viņi piekrīt, kam viņi nepiekrīt, un tādā veidā var netieši izvērtēt, vai cilvēkam ir šī kritiskā domāšana, vai arī viņš ir pavilcies uz kaut kādām šīm populārajām lietām, jo viena no tādām lietām, kas arī jāņem vērā, kad mēs runājam par kaut kādām nepatiesām idejām un viņu izplatīšanu, arī kaut kādā ziņā saskanot ar melno piekdienu, ir tā saucamais bara instinkts, jeb šo attiecīgi, jo vairāk mēs to informāciju sastopam, jo lielāka iespējamība ir, ka mēs tam arī noticēsim. Attiecīgi, ja 100 cilvēki saka vienu un viens cilvēks atbalsta, piemēram, to zinātnisko skatījumu, lielāka iespējamība ir, ka pavilksies uz tiem 100 cilvēkiem, nevis uz to vienu, kam varbūt ir tā taisnība. Bet tas ir grūti pētāms fenomens. Te var aiziet rītīgā filozofija un uzreiz nāk prātā, kurš teica, ka tie zinātnieki nav tie, kas kaut ko... Bet tiem angļu zinātniekiem mēs visi ticam. Tas ir varbūt labākais, kas mums šobrīd ir pieejams. Ka mēs nevaram zināt visu, un arī medicīnu vai zinātni viņa nav visvarena, bet tas nenozīmē, ka viņai nav kaut kāda taisnība. Bet tas ir diezgan mulsinoši, ja mēs nevaram nodefinēt kritiskās domāšanas kritērijus un vēl daudz ko, bet toties visu laiku tiek sludināts, ka mums vajag izkopt un vajag trenēt kritisko domāšanu. Es varētu mazliet pārfrāzēt, es nevaru nodefinēt šobrīd kritiskās domāšanas kritērijus. Man šķiet, ka viņi noteikti ir kaut kur definēti, vienkārši šobrīd. Lielās šīs kampaņas, kā Melnā piekdiena un lielās izpārdošanas un tie tirdzniecības būmi parasti tiek piesaistīti klāt kādiem svētkiem. Mēs, latvieši, esam tādi burkšķīši, un mums ļoti nepatīk, ka mums kaut ko saista mūsu svētkiem, un es tagad esmu novērojis, protams, tas ir subjektīvi, bet kā mums ir tā kā ievazāti tie importa svētki, un tie ir sasaistē, protams, ar kampaņām, šām lielajām izpārdošanām, un viņi ļoti delikāti arī tās izpārdošanas piesaista latviešu svētkiem, tur svecīšu vakariem, tur tonnām sveces aiziet, Jāņiem un tā tālāk. Es gribēju pajautāt tā vērspusē, bez baigām tur iedziļināšanām, cik tas ir ētiski vispār? Jo tas tā tomēr ir manipulācijas ar sabiedrību. Es domāju, ka mēs svinam tos svētkus. Un, protams, kad šie tirgotāji viņi daļēji izmanto šos svētkus, kā veicināt savus pārdošanu, bet tajā pašā laikā viņi arī dod tos papildus speciālos piedāvājumus. Piemēram, pašos Jāņos. Tikai tad mēs ražojam to Jāņu sieru. Un, protams, kad mēs meklējam to, kas ir akcijā, nevis par regulāro dārgo cenu, vai ka ir svecīšu vakars vai kapu svētki, un tad, protams, ka tirgotājs zinot, kad ir šie svētki, viņš papildus nodrošina veikalos pieejamību
nozīmību svecēm vai lentītēm vai ziediem attiecīgi mūsu nacionālajās krāsās. Un katrs jau tirgotājs cīnās par to uzmanību. Viņš cīnās, ka, lai klients nāk pie viņa, nevis pie kaimiņa, lai iztērē naudiņu pie viņa un iztērē vairāk, lai nopērk vēl kaut ko pie kases un tā tālāk. Un līdz ar to, protams, ka tad šīs te preces, kuras ir augstā pieprasījumā konkrētajā periodā, viņas arī tiek reklamētas un arī tiek dotas tās akcijas. Runājot par 11. novembri, Latvijā tā ir īpaša diena, bet arī ir zīmīgs datums, ir 11.11. Un ļoti daudz tirgotāji, un kas atkal ir ievazāts Latvijā, ir 11.11 sauc par Singles Day, jo ir 1.1.1.1, un patiesībā šī ir nākusi no Ķīnas kampaņa, tā Singles Day, jo 11.11 Singles Day ir ļoti liela akcija un izpārdošana tieši Ķīnā. Un tad arī mēs, kuri jau zina šo, arī iet uz tiem Ķīnas lielajiem internetu veikaliem un arī skatās un pērk kaut ko pa atlaidēm. Atkal mēs esam pragmatiski, skaitam naudiņas nav vairāk mūsu makos, meklējam tās izdevīgākās cenas. Es kā Jānis būdams parasti pirms Jāņiem, ka veiklā un ierauga, ka ir Jāņa desta, es apzvanu visu pazīstamos, vai viss ir labi. Kā mums ir Latvijā uz šobrīd kopumā? Mēs latvieši dikti pavelkamies uz tiem mārketinga trikiem, vai mēs esam atturīgi, kā pieklājas un ļoti skeptiski? Es domāju, ka noteikti pavalkamies, jo redzot pārdošanas apjomus un to pieprasījumu, kas nāk tieši pēc šīm te kampaņām, piemēram, uzņēmumu, ko es pārstāvu, mēs ļoti izjūtam periodus, kad cilvēki saņem algas. Ja, tā nedēļa, kad cilvēks saņem algas, ir viennozīmīgi labākā nedēļa mēnesī. To arī visi tirgotāji jūt. Un arī pēc šīm kampaņām, kas sākās ar 11.11, mēs jūtam arī to, ka paciņu skaits pieaug, kas tiek pārsūtīts caur mums, pakomāti paliek pilnāki. Pēc kaut kādām 2 nedēļām palielinās Ķīnas apjomi, ja, tuvāk šiem Ziemassvētkiem. Pilnīgi noteikti domāju, ka mēs tas ir mums svarīgi, šīs te akcijas kampaņas un kaut ko nopirkt pa lētāku nekā ikdienā mēs to varētu dabūt. Interesē viedoklis gan kā speciālistu, gan kā parastu Latvijas pilsoņu. Vai ir vērts gaidīt tās lielās kampaņas un iepirkties? Nav tā, ka tiklīdz sākās tās lielās kampaņas, tāpat tumsiņi tiek iztīrīts, viss noliktavs un iemests arī visā tajā vilkumā arī kaut kāds nevajadzīgas lietas vai nekvalitatīvas? Es teiktu, ka laikam, ka ir, personīgi es teiktu, ka ir vērts gaidīt un par to saturu, ko pārdod. No savas pieredzes zinu to, ka ir viens, kas ir pārdod kaut kādas vecas noliktavas atlikums, bet ir arī atsevišķas preces vai preču grupas, ko speciāli ražo priekš izpārdošanām. Pieņemsim, kaut kādas jaunas, savādākas botas, kas ir lētākas nekā regulārās botas. Ja? Un viņas tieši tiek ražotas uz šo izpārdošanu, lai parādītu, ka regulārās botas maksā tik, bet kur mums ir speciāla akcija cena uz pusi lētāku, ja? Bet viņas jau tiek iepriekš saražotas ar šo nodomu. Kā iepriekš sarunā pieminēju, Eiropas Savienība ir izdevusi pirms vairākiem gadiem omnibus regulu, kas nosaka, ka katram tirgotājam, kurš pārdod nepārtikas prece, šeit ir jāuzsver, ka tā ir nepārtikas prece, viņiem ir pienākums interneta mājaslapā norādīt pēdējo 30 dienu zemāko cenu, lai neapčakarētu to gala patērētāju, un kad nav tā, ka akcijas cena, 300 eiro, un tu izvelc ārā to akcijas cenu, tur patiesībā ir bijis 290 eiro. Ja? Lai ir tā godprātība arī no tirgotāja puses, ka tirgotājs neizmanto šos izpārdošanas akcijas, lai uztaisītu sev papildus peļņu no papildus pārdošanām. Es vēlējos, Līvi, jums uzdot jautājumu. Jūs esat psihoterapeits. Sakiet, jūs personiski pavalkaties uz visām tām kampaņām un tiem trakumiem un izpārdošanām?
Uzreiz pirmā lieta, ko gribu teikt, tas, ka es esmu psihoterapeits, nenozīmē, ka es nepavalkos uz kaut kādām lietām, uz kurām tā kā regulārs veidu, kā viņas tiek būvēts un to mehānismu. Kā jau minēju, aizkadrā sarunā, es neesmu biznesa psiholoģijā mācīta, līdz ar to arī es nepārzinu visas šīs metodas, ar kurām tiek lietas pārdotas. Bet, ja atgriežos pie iepriekšējā jautājuma arī par, kur tika jautāts gan speciālists, gan arī personīgais viedoklis par to pavilkšanos, no vienas puses man šķiet, ka ir svarīgi nošķirt divas dažādas lietas, jo, piemēram, tas, ko arī kolēģi min, ka ir cilvēki, kas plāno, kas meklē preci un attiecīgi tiešām izvērtē, vai tā cena ir mazāka un tajā gadījumā, kamdēļ ne, cilvēks ir ietaupījis naudu, dabūjis to preci, ko viņš ir gaidījis. Bet, ja mēs runājam par citu cilvēku grupu, kas ir, piemēram, ar impulsu kontrolas traucējumiem, kuriem, piemēram, varbūt ir arī ir tā saucamās procesu atkarības, kurām teorētiski varētu pieskaitīt arī kaut kādu to saucamo šopaholismu, jeb šo pārmērīgu pirkšanu, šajā gadījumā tiem cilvēkiem būtu vēlams tomēr nepavilkties, jo, attiecīgi, tas ir līdzīgi kā cilvēkam ar alkohola atkarību, ka viņš paņem to vienu glāzīti un tad aiziet tādā plostā, kā saka tautā. Attiecīgi, es teiktu, ka mēs nevaram tā viennozīmīgi varbūt skatīties šīm situācijām, ka, protams, ka tas var būt gan forši un izdevīgi patērētājiem, bet tas var arī būt pārdzīvojums raisoši, ka pēc tam cilvēkam ir parādi vai nožēla, varbūt arī depresijas un trauksmes simptomu sāsinājumi pēc kaut kādiem nepārdomātiem pirkumiem šo finansiālo, piemēram, problēmu dēļ un tā tālāk. Tāpēc, manuprāt, tas nav viennozīmīgi. Ja es par sevi personīgi, tad es vairāk laikam esmu tas patērētājs, kas skatās tiešām, vai tas ir izdevīgi. Attiecīgi, mēģina neuzķerties uz to, ko minēja kolēģi, ka paņem cenu nost un ir 290 un uz akciju ir uzlikts 300. Tāpēc, bet tas var būt ļoti dažādi. Man šķiet tā viennozīmīgi, mēs to nevaram novērtēt. Skaidrs, pienācis brīdis ir nedaudz atpūsties, un skatītājs jums atgādināšu, ka raidījums Kā dzīvot tālāk pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, 11:00 ar atkārtojumu 18:00, un, protams, ka arī mūs var atrast SVH YouTube kanālā. Melns ar baltu satikās, un viens otram patikās. Baltam šķita viss ir balts, melnajam, ka tumšs un salds. Ko darīt, kā būt? Sirds jau nedomā, vien jūt. Melns ar baltu satikās, un viens otram patikās. Melns ar baltu satikās, un viens otram patikās. Baltam šita viss ir balts, melnajam, ka tumšs un salds. Ko darīt, kā būt? Sirds jau nedomā, vien jūt. Melns ar baltu satikās, un viens otram patikās. Un vēl ar vien tie ģīvējās, sēdēja uz vats. It kā jau tas sīkums sīks, bet baltais kļuva pelēcīgs. Ko darīt, kā būt? Sirds jau nedomā, vien jūt. Tāds ar tādu satikās, un viens otram patikās.
otram patikās. Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Kā dzīvot tālāk? Melnā piektdiena, impulsīvi pirkumi, mārketinga triki, kā tam visam pretoties, vai varbūt arī nevajag pretoties. Un sarunā šodien mēs sarunāsimies divām burvīgām meitenēm. Līva Mača, Rīgas Tradiņu universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas ārste psihoterapeite, Sanita Bērziņa, Venipaka, Latvija vadītāja. Runājam tagad tālāk par tām lietām. Tie impulsīvie pirkumi, sakiet, tas ir tāda kaprīžu līmenī, vai īstenībā tā jau ir kaut kāda tāda līdzīga azartspēlēm, alkoholismam, slimība? Tur atkal ir jāskatās no alkoholisms, arī ir konkrēti kriteriji, konkrēts brīdis, kad cilvēka alkohola patēriņš klasificējas jau kā slimība, ka līdz tam var būt dažādas variācijas, bet ir tā saucamās procesu atkarības, tā skaitā azartspēles, arī šī iepirkšanās, kurām ir ļoti līdzīgi kriteriji. Respektīvi arī šie procesi, piemēram, iepirkšanās arī iedarbojas uz mūsu smadzenēs esošo dopamīnu sistēmu, kas mums rada tādu atalgojuma, baudas, prieka sajūtu, un mēs viņu meklējam visu laiku atkal un atkal dažādos veidos. Ir cilvēki, kuriem nebūs tikai un vienīgi iepirkšanās vai tikai un vienīgi, piemēram, tas pats alkohols, bet kas spēs to aktivizēt dažādos citos veidos, viņiem var neattīstīties tā atkarība. Bet, attiecīgi, viens ir dopamīna sistēmas iesaiste, otrs kritērijs ir tas, ka parādās tieksme, ka mēs konkrēti visu laiku sākam jau domāt par to, kur tad tās akcijas, ko es varētu nopirkt, kas ar mani, ko es tagad varētu atrast, kurā internetu veiklā varbūt paskatīties, pameklēt kaut kādu nākamo atlaidi. Tātad tieksme ir vēl viens kritērijs, un vēl ir arī tas, ka mēs tos darām jau nekontrolēti, līdzīgi kā ar alkoholu, ka tā vairs nav tā viena glāzīte, bet tas jau ir nedēļa, piemēram, no vietas, un ar iepirkšanos var būt līdzīgi, ka, ja sākotnēji tas varbūt ir retu reizi nopērku tur, vienu kleitu izpārdošanā pret to, kas apērkās jau tā, ka, nevar atļauties un iekrīt parādos. Un tas ceturtais kriterijs ir tas, ka ir šīs sliktās sekas, kuras tiek ignorētas, ka neskatoties uz to, ka mēs jau sākam parāda saistības iegūt vai tur, attiecības izjūgt, nevaram funkcionēt vairs darbā, jo visu laiku tajos internetu veiklos, piemēram, esam. Tas tā kā ir tas komplekss, kas nosaka, ka tajā brīdī tā jau vairs nav tāda kaprīze vai kaut kāda tāda impulsīva reakcija, ka tā jau ir tad, principā, atkarība līdzīgi kā tas ir alkohola gadījumā. Bet sakiet, vai ir izdalītas kaut kādas atsevišķas sociālās grupas, piemēram, ar noteiktu izglītības līmeni vai Es pieļauju, ka ir. Atkal teikšu tā, ka no zinātnes viedokļa es neesmu skatījusies pētījumus, tāpēc nevaru tādu zinātnisko viedokli īsti paust šajā brīdī, bet līdzīgi arī kā ar alkoholismu, tās ir parasti zemāka sociālā stāvokļa grupas, kuras ir ar lielāku risku attīstīties šādām lietām. Jāskatās arī no personības viedokļa, ka, mēs speciālisti izvērtējam funkcionēšanas līmeņus pacientiem, tad attiecīgi, jo augstāk funkcionē pacients vai cilvēks, jo grūtāk viņam būtu varbūt pakļauties uz šo, jo ir labāka impulsu kontrole. Attiecīgi, tas ir ne tikai sociālais stāvoklis, bet arī kaut kādas tās personības iezīmes. Ja mēs esam impulsīvāki pēc savas dabas, mazāk, piemēram, domājam par tādām nākotnes sekām, kas arī varbūt kā tāda rakstura iezīme, tad arī lielāks risks ir šīm atkarībām, to starp arī šai iepirkšanās, piemēram, atkarībai. Sakiet, kur mēs izpildamies visagresīvāk un visvērienīgāk internetā vai klātienē lielveikalos? Pēdējos gados mūsu paradumi mainās. Īpaši Covid ir tas, kas pilnībā sagriez mūsu paradumus. Ja pirms tam mēs bijām atkal ļoti racionāli, rutīnas cilvēki. Mums patika iet uz veikalu, pačamdīt to lietu, paskatīties, vai tas tomātiņš ir smuks, vai tā drēbīte man der, vai tie apavi man der. Tad Covid mūs tā kā pilnīgi sašūpoja un šobrīd mēs redzam tendenci, ka cilvēki sāk iepirkties internetā vairāk un vairāk, un tāpēc arī mēs redzam pēc Covid uzplaukumu, ka visi tirgotāji pēkšņi arī pāriet uz internetu, ja katra pat kafijas namiņš redz nepieciešamību atvērt internetu veikalu, katrs mājražotājs atvērs ar internetu veikalu, jo mēs tā tur iepērkamies. Un arī atkal tāda neliela statistika no
pasta sūtījumiem mēs redzam, kā arī kā aug to paciņu skaits, kas nāk tieši no interneta, no e-komercijas veikaliem, un viņš tiešām katru gadu zīmīgi pieaug, un pieauga tieši arī vēl ar laiku, kad ienāca Latvijā lielie Ķīnas tirgotāji. Un tajā mirklī tā līkne krustojās, un krustojās tā, ka pārobežu sūtījumi no Ķīnas vai no ārpus Latvijas pārauga to sūtījumu skaitu vai to pirkumu skaitu, kas tika ražot šeit pat Latvijā. Un atkal tas vien norāda to, ka cilvēki meklē to lētāko un izdevīgāko darījumu, un viņiem, ja viņiem ir pieeja internetam, viņiem nav vairāk nekādu ierobežojumu telpā vai vietā. Viņi var iepirkties viscaur pasaulē, meklējot to labāko cenu. Bet vai tas nozīmē to, ka mēs sākam tā kā upurēt savu komfortu un kvalitāti, jo piemērs ir dzīves. Es esmu redzējis internetā pasūtīts 2 lietas, abas 2XXL, viena man aizņēma tik daudz, un otrā es pirmo reizi mūžā uzlūku, man bija tik garas rokas. Es nezinu, kādam tur milzīm bija jābūt, jo tiem Ķīnas visiem izmēriem visu ir milzīga problēma. Un ja viņi gandrīz vai dominē uz šobrīd tirgu, tad cilvēki, sabiedrības ir mainījusies, ja viņi gatavi sūtīt 10 reizes atpakaļ vai zaudēt naudu vai nekvalitīvu nopirkt. Protams, kad tikko ienāca Ķīna, tad tur bija visādi brīnumi, kad mēs pasūtam, lielu mašīnu, tur spēļu mašīnīt, bet tad mums atnāk miniatūra, jo mēs nesaprotam izmērs, vai mēs pasūtam kādu labas kvalitātes zīmolu urbi, bet mums atnāk spēļu urbis. Tad konkurence starp tiem Ķīnas ražotājiem, viņiem pieaug. Un arī paši Ķīnas mēs sadarbojamies ar vienu no lielākajiem Ķīnas tirgotājiem. Es zinu, cik viņi ļoti, ļoti stingri pieiet kvalitātes jautājumiem tieši uz piegādi. Viņi mūs, tā kā katru dienu sūta mums neskaitām ziņas par piegādēm, vai kāpēc nav laikā, kāpēc tā. Viņiem ir ļoti svarīga tā augstā kvalitāte. Un arī šobrīd tie Ķīnas tirgi, viņi ir adaptējušies jau arī Eiropas izmēru schēmai, izmēriem, un viņi jau ražo, un tad, kad viņi pārdod konkrēti uz Eiropu, viņi jau norāda tos mūsu standarta Eiropas izmērus. Bet arī pats patērētājs, ja viņš nopērk, vietpulksteni pa 5 eiro, tad kādu tu kvalitāti sagaidi par šiem 5 eiro. Tā kā ir jābūt atkal tai kritiskajai domāšanai, ko tu pērc un cik tu maksā. Galvenais, lai smūgs. Nē, varbūt 1-2 dienas strādās. Sakiet, vai es pateikšu, kādēļ jautājums būs šāds. Internetā veikalos ir ārkārtīgi daudz, kur tā kā patstāvīgi liels atlaides. Ir pat, es nevaru saukt veikals, bet ir, kur 7% vienkārši gadiem ir. Un vai viņi arī veids, vai internetā notiek tās pašas kampaņas, viss melnās piekdienas un viss, kas tur notiek, un kādi tur ir tie āķi, kā viņi noķer klientu, ja tev visu laiku ir bijušas lielas atlaides, un plus tagad sākās melnā piekdiena, atlaides tā kā līdz 100 var iet, vai lielāks nevar. Kādi ir tie huki, kā tagad? Es domāju, ka tur vairāk, man liekas, šie veikali, kur regulāri lielās atlaides ir, saucās outleti, kur pārdod kaut kādu starpsezonas preci vai jau no ražošanas izgājušu preci. Un tad kaut kur jau jāliek ir tie atlikumi, lai nav jāsūt, uz Āfriku vai kaut kur citur. Tad veido šos te outlet veikals, kur ir regulāri no 40 līdz 70% atlaidi. Kā papildus, viņi, protams, ka var atkal uzlikt kaut kādu papildus atlaidi, bet jautājums tiešām, cik zemu viņi var iet, jo kaut kādai jau tā kā pašizmaksa jau tai preci arī ir. Bet otra lieta, ko viņi var darīt un arī dara, ir paziņot, ka ir pienākusi jauna kolekcija. Pieņemsim, tagad mūsu outletā ir pieejama tur 25. gada pavasara kolekcija. Un tad tas atkal tā kā mudina cilvēkus iet, jo kaut kas jauns ir, kaut kas neredzēts, ko es vēl neesmu redzējis, un tagad atkal šis pats svaigums ir atkal ar 70%.
Vai arī viena no tehnikām, par kuras lasīju, gatavojoties šajienē, ir, ka, piemēram, nepalaid garām, drīz beigsies atlaide, ka mums cilvēkiem bieži vien ir bail palaist garām kaut kādas iespējas, un to sauc par tādu zaudējumu izvairīšanos. Attiecīgi, iespējams, ka tad viņi uzliek, tā kā tūlīt mums beigsies tās atlaides, un tādējādi tā kā it kā paliek tāpat atlaide, bet, piemēram, tas, kā mēs viņu noformulējam, atšķirās. Un tas arī var veicināt to, ka cilvēkam tāds ārprāts tūlīt tās beigsies atlaide ātri jānopērk, tā kā nevar vairs domāt vai tā. Vakardienas raidījuma tēma mums bija krāpnieki digitālajā vidē. Lielākais vairums krāpnieku digitālajā vidē izmanto schēmu, ka tā ir pēdējā iespēja, tev nav varianta, nekavē tevi steidzina. Ja? Tas ir principā 99% gadījumā pirmais lielais sarkanais karogs, ka tev ir jākāp no projekta nost, jo tie ir krāpnieki. Kā internetu vide ar to sadzīvo, jo principā jūs patās noraksturojāt tipisku krāpnieku? Tās lietas jau krāpnieki izmanto tam dēļ, ka ir pētījumi daudz un dikti, ka tas strādā. Neviens krāpnieks vai arī, ja mūsu mērķis ir nopelnīt vai kaut kā tā, mēs jau lielākoties, ja tas mērķis tiešām ir tikai nopelnīt, mēs neizmantosim tādas stratēģijas, kas nestrādā uz cilvēku. Viena lieta, kas man nāca prātā tajā brīdī, kad mēs runājam par ētiku, ir jāsaprot, ka biznesa ētika nedaudz atšķirās varbūt no tādas, piemēram, medicīnas ētikas, kur tiešām ir tas mērķis nekaitēt cilvēkam. Un par tām Jāņu akcijām runājot, tas, kas ienāca prātā, ka neētiski būtu nevis, piemēram, uzlikt akciju kaut kādam Jāņu sieram, bet uzlikt akciju Jāņu sieram, kas izrādās ir Holandas vai tur Tilzītes siers vai kaut kas tāds. Kā attiecīgi šie te biznesa paņēmieni, idejiski jau neviens mums tajā brīdī neliek to noteikti nopirkt. Mūs tā kā veicina, vilina uz to virzienu, bet jebkurā gadījumā cilvēks jau pats pieņem to lēmumu. Līdzīgi arī kā krāpnieku gadījumā, lai arī cik tas varbūt absurdi tagad neizklausās, bet cilvēks pats tajā brīdī pieņem to izvēli. Un tas ir nedaudz atkarīgs no tā, kādu katram cilvēkam ir vai tā kritiskā domāšana, vai tā impulsu kontrole, cik ļoti viņš pavilksies vai nepavilksies, vai spēs tā kā apturēt un tāds. Šis izklausās pēc kaut kādas krāpšanas schēmas, varbūt labāk nevajag. Jo būs cilvēki, kas uz to pavilksies un vispār nepadomās, un pēc tam tikai atpakaļ skatoties, spēs par to domāt, būs cilvēki, kas spēs to nokontrolēt tajā brīdī. Mēs esam ļoti dažādi. Izrādās, ka ētika ir diezgan stiepjams jēdziens, jā? Es teiktu, atkarībā no konkrētās vides, tur jau atšķirās tās ētikas normas. Es, piemēram, nevaru teikt, ka ir 100% efektivitāte jebkādai ārstēšanas metodē, jo tā nav. Es to nevaru apgalvot. Bet, piemēram, cilvēki, kas strādā psihiskās veselības jomā bez kaut kādiem certifikātiem un nepakļaujas likumdošanai vai ētikas kodeksiem, viņi var stāstīt, ka mana metode strādā 100% cilvēku. Bet šopaholisms tā ir slimība vai tomēr nav slimība? Kā jau minēju iepriekš, ir tie diagnostiskie kritēriji, ka ir brīdis līdzīgi kā ar vielu lietošanu vai kā, kur tā jau ir slimība, un tad mums tā ir jāārstē kā psihiska saslimšana. Bet mulsinoši ir tas, ka dažādās valsts iekārtās, dažādos laikos, kad tās psihiskās novirzes, sauksim viņas tā, ja drīkst viņas saukt, ir vai sociāli pieņemams vai sociāli nepieņemams. Mūsu sabiedrībā tā kā ir slimība. Manā jaunībā tā nebija slimība, tāpēc, ka nebija lāga ko pirkt. Precīzi. Ja mēs, tas gan arī ir diskusija, man liekas, uz veselu stundu, ko varētu izvērst nākamajā kādā raidījumā par psihiskajām saslimšanām. Bet, protams, ka definīcija, ko mēs kurā brīdī definējam kā saslimšanu, viņa var mainīties, un tas varētu būt saistīts arī ar kaut kādām sociālām normām. Tajā pašā laikā, piemērs, kas nāk prātā šobrīd, ir kolēģis nesen prezentēja par uzmanības deficītu un hiperaktivitātes sindromu, ka mēs skatāmies uz to laiku, kad mēs bijām mednieki un vajadzēja to uzmanību dalīt un visu laiku būt tā kā fokusā uz daudzām lietām, ka tajā brīdī tā varēja būt tāda norma un izdzīvošanai nepieciešama lieta, ka mūsdienu vidē tas vairs tā īsti nav. Bet runājot konkrēti varbūt par to šopaholismu, viens ir, ka mēs redzam vienkārši, ka mums tam cilvēkam ir jāpalīdz, ka viņš vairs tiešām nav spējīgs pats sevi nokontrolēt, ka tā smadzeņu ceļi ir tā izmainījušies, ka mums kaut kas ar to ir jādara. Jo nevienmēr slimība tiek definēta tāpēc, lai vienkārši mēs teiktu, ka cilvēks ir slims, bet lielākā daļa no slimību klasifikācijām ir ar to mērķi, ka mums tas palīdz saprast, kā mēs varam palīdzēt un kādā virzienā mums ir jāstrādā. Arī alkoholismam jau arī ir dažādas ārstēšanas metodas, līdzīgi arī ar šopaholismu. Tas var būt vienkārši tīri, piemēram,
piemēram, izpratnes veicināšanu vai kaut kādu praktisku padomi, kā izvairīties, vai, piemēram, neslēdz iekšā tur, piemēram, internetu pārlūku, jo šobrīd arī ir daudz reklāmas par melnajām piekdienām. Bet, saknē diagnozes parasti ir ar domu saprast, kā tam cilvēkam palīdzēt, un mēs pētam un mēģinam to apgūt aizvien vairāk. Tā kā tas arī varbūt kaut kad mainīsies, bet tie ir tādi klasiski atkarības kritēriji, līdz ar to arī iepirkšanās var būt kā atkarības sindroms ar šo te slimības diagnozi. Jūs, Sanīt, minējāt, ka cilvēki, tas šopaholisma viens no veidiem ir, ka viņi veic pirkumu, kuru viņi neveic, pasūta un nemaz to preci neņem. Jā, pateic, bet tas ir dzīves piemērs, reāls piemērs, ka ir, neesmu redzējis daudz tāds gadījumus, bet ir atsevišķi gadījumi nonākuši arī manā redzes lokā, ka ir regulāri viens klients, kas veic sūtījumus uz pakomātu ar apmaksu pie pakomāta, bet nekad viņus neizņem. Un mēs tikai noprotam, ka šis cilvēks tādā veidā veido sev to dopamīnu, ka viņš klikšķina groziņā, saliek preci, veic pasūtījumu, bet nekad viņam neaiziet pakaļ, jo viņš to savu devu ir dabujis tikai saklikšķinot un pasūtot. Bet, es domāju, ka esmu dzirdējis arī, kad ir atsevišķi internetu veikali, kuri pamana šādu rīcību, viņi nobloķē šo cilvēku kontus, jo nav jau arī nekāds tur biznesa sūtīt uz vienā vietā un pēc tam atgriezt. Tie jau ir arī izdevumi pašam tirgotājam. Tad arī tiek pamanīti šādi klienti un viņiem netiek ļauts. Tā kā laiks nepielūdzams raidījums, tā kā tuvojas beigām, es palūkšu jums tādu īsu novēlējumu cilvēkiem tagad šajos bargajos laikos, ka melās piekdienas un plus vēl salatēt sūta uzbruks. Ziemassvētki būs. Mans novēlējums laikam ir pieiet kritiski šīm atlaidēm, un kā jau minēju iepriekš, ja tas ir kaut kāds plānots pirkums, un mēs skatāmies uz to brīdi, kad šīs cenas ir zemākas, lai iegādātos preci, kas mums tiešām ir vajadzīga, kamdēļ ne? Pilnīgi absolūti nekāda problēma nav. Bet, ja, piemēram, cilvēks pats jau ir novērojis, ka viņam ir grūti pretoties šādiem piedāvājumiem un bieži vien gadās nopirkt vairāk nekā es gribu, varbūt tad atturēties šobrīd un uztaisīt kaut kādu, tā sociālo mēdīju detoksu vai kaut ko tam līdzīgu ar domu pasargāt sevi no nepatīkamām izjūtām pēc šiem te akciju periodiem. Mm-hmm. Pilnīgi vēlos pievienoties, ka jābūt kritiski, neko nenokavēs, ja šodien nenopirks, pērkam tikai to, ko mums vajag, jo mums noteikti, ka mājās ir daudz lieku mantu, kuru mēs esam nopirkuši impulsa vai emociju uzplūdēļ, un tiešām neko nenokavēs, jo akcijas būs pieejams līdz pat novembra beigām, jā. Paldies jums, dāmas, ka atvēlējāt savu laiku. Paldies par sarunu, bija forši. Priecīgus svētkus un lai jums jauka diena. Paldies jums, skatītājiem, jums arī visiem jauku dienu. Atā. Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk?